Latvijas čempionāts mums norīt visās iespējamās kategorijās. Tad ir vīriešu sieviešu vienspēles, vīriešu sieviešu dubultspēles, vīriešu sieviešu trīnieku sacensības, jauktās komandas spēles būs, tad būs vēl arī precizitātes sacensības, tas sauktais TIR, kur ir noslēgušies. Sieviešu sacensības vienspēlēs ir noslēgušies, uzvarēja Kristīna Kārkliņa. Sieviešu trīnieku spēles ir noslēgušās, tās bija ļoti dramatiskas. Tur finiša taisnē izgāja 3 komandas tik pārliecinoši, kad likās, ka visi viņas sadalīs arī tās medaļas, bet beidzamā posmā ropažu komanda nospēlēja izcili neveiksmīgi un pazaudēja jau vismaz kādas drošas medaļas. Un tur atkal uzvarēja Masimo ar Kristīnu Kārkliņu priekšgalā. Tur bija tātad šī komanda ieguva arī tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas kausa izcīņā. Un komandas sastāvā Kristīna Kārkliņa, Linda Šķetere, Mārīte, Sīle. Un uz Eiropas čempionātu viņas pieaicināja palīgos vienspēles spēlētāji, kas ranka tabulā bija 4. vietā. Tādas tiesības viņiem ir un to viņi var darīt. Tātad, kas notiek tālāk? Vīriešiem vienspēlēs uzvarēja Mārtiņš Sīlis. Mārtiņš mums arī pagaidām ir rekordists precizitātē, tā sauktie TIR vingrinājumos. Viņš uzvarēja Igaunijā Valgas apriņķa čempionātā, savāca 19 punktus. Tas arī, var teikt, Latvijas rekords. Sievietēm Latvijas rekords pieder Rosītai Būmonai, ko viņi sasniedz 2009. Gada pasaules čempionātā Taizemē. Un viņi savāca 6 punktus. Tā, ko vēl var pateikt? Tā. Tātad arī sievietēm notika arī pāručiem. Sievietēm vienspēle nebija notikusi. Tātad pāru čempionātā uzvarēja Kristīna Kārkliņa un Linda Šķetere. Vīriešiem vienspēlēs es jau teicu. Un patreiz norisinās vīriešu trīnieku turnīrs. Viņš norisinās 3 kārtās. Izspēlēsim 2 dienās viņas. Un tur ir tāda laba vērtēšanas sistēma. Tā kā pēc pirmās kārtas pat neko nevar pateikt, kas tur uzvarēs, kas neuzvarēs. Bet faktiski patreiz spēlē tā. Ir 5 klubi. Tātad dibinātāji tie būtu Rīgas Petanka, sporta klubs Baule no Ropažiem, Masimo. Tad mums pievienojās Ventspils Kerling klubs. Ļoti aktīvi darbojās, šodien jau ar viņiem laukuma savā Ventspilī ir. Un sporta klubs Upesciems. Ir viens noteikti skaidrs, ja pieskaramies laukumam, ka laukuma top golfa klubā Viesturi, laukuma taps Upesciemā, laukuma top projekts jau ir Zeķumoižā, laukumi top Aglonas novadā. Tad runājot par klubiem, mēs esam droši un pārliecināti, ka šajā gadā mūsu skaits palielināsies. Ja pagājušo gadu mēs noslēdzam, mūsu rindas bija 3 sporta klubi, tad izskatās, ka šogad mēs jau būsim 8 sporta klubi, kas aktīvi ņemās ar šo lietu. Francija petanka dzimtene. Un katrs sev cienošs francūzs spēlē petanka. Ja kādreiz tur parkos vīriņi ņēmās spēlē vienā rokā bumbas, otrā glāzes ar pastis, tad šodien šīs glāzes ir noliktas plauktos, jo vairs ceļi viņiem negriež. Ja runājam par kaimiņiem, tad arī Igauni ļoti ilgi un sen spēlē. Pagājušā gadā mums ar Igauniem gāja ļoti bēdīgi, bet šis gads ir iezīmējies ar to, ka mēs jau Igauņus viņiem ar mums jārēķinās. Šopavasar arī Valgas apriņķa trīnieku čempionātā mūsu trīnieks nebūtu varbūt ne pats spēcīgākais. Izcīnīja 2. vietu, tikai finālā piekāpjoties spēcīgākam Igauņu pārim. Tad tāpatās ir ar lietuviešiem, kur arī jau pietiekami ilgi spēlē. Viņa aktīvākie centri ir Kauņa, bet šoreiz bija šauļostas turnīrs, kur bija spēlētāji no Latvijas, no Kauņas, praktiski visi spēcīgākie, no šauļiem, no telšiem. Un mūsu divnieks ieņēma 4. vietu. Bet pluspunktos ir ierakstāms tas, ka mēs uzvarējām Lietuvas čempionātus.
Lietuvas izlases spēlētājs. Nu, līdz ar to mēs vispār raugamies uz visu to lietu optimistiski. Nu, jāspēlē un jātrenējās. Ja? Tikai viens moments. Un jāsaist iekšā jauni cilvēki. Mēs rīkosim arī turnīrus iesācējiem, nosacīt iesācēji. Man patīk situācija, kāda izveidojās, piemēram, Ventspilī. Viesturs, kas šodien arī spēlē, tur ļoti daudz darba ieguldīja, lai taptu, tīri fiziski ieguldīja darbu, lai taptu laukumu. Finansiāli jau to viss nosedz pašvaldība ar Olimpisko centru Ventspili priekšgalā. Bet tur tā gadījās, ka cilvēki tur rosījās un būvēja, un nāca garām tāda leģendāra personība kā Lembergs. Viņš saka, kas te notiek? Kas notiek? Pedanku, laukumtaisiem. Kā to dara? Parādīja, paņēma bumbu rokā uzmet. Viņš saka, tas ir ļoti vienkārši. Man patīk viestura teiciens. Tiešām tas ir ļoti vienkārši. Viņš saka, pedanks ir tas pats, kas latviešiem zolīt. Un tik momentāli dots rīkojums uzbūvēt kvalitatīvs un kārtīgs laukums Ventspilī. Šodien var teikt, ka Ventspilī ir lielākais petanku stadions Latvijā. Un ies uz priekšu, tur ir tās lietas. Arī enerģiski cilvēki ir vadībā. Aida Petersona. Un arī Viesturs Grozvārdas un Jeļena Orlova Slavinska, kas mums ir ģenerālsekretāra federācijā. Enerģiski cilvēki. Un nāk klāt enerģiski, kas jau jūta, kā nākamā gadā, lai gan varam savu to federāciju statusu saglabāt 4 gadus un dzīvot mierā ar tiem, kas ir ievēlēti. Es jūtu, ka nākamā gadā jāsauc kopsapulce atkal pa jaunam. Vienkārši, lai pasīvos nomainīt ar jauniem enerģiskākiem cilvēkiem. Jo tikai tā var iet uz priekšu, jābūt motoriem zinājiem, ja nav tas tam.